atklāja H-Pro. Madara līdz šim iedarbīgāko ādas kopšanas līniju nobriedušai, sausai un nogurušai ādai. Atjauno ādas mitruma līmeni, uzlabot virtumu un elasticitāti, vizuāli nogludina krunciņas. Ekspertu izstrādāta, dabīga un certificēta, dermatoloģiski pārbaudīta. Meklē Madara zīmola veikalos un Madara Cosmetics LV. Mīļās dāmas, šī ir otrā sarunas daļa, ko mēs iefilmējām ar matu ekspertu Jekaterinu Pudovu. Pirmajā daļā mēs izrunājām visu par matiem, kā mati aug, kā tie veidojas un kādi līdzekļi ir nepieciešami. Ja neesat to dzirdējuši, sāciet ar to daļu. Savukārt tagad mēs turpinām jau konkrēti par matu kopšanu perimenopauzes laikā. Man būtu vēl tāds jautājums par šo, bet es gribu pie tiem hormoniem arī aiziet. Un mums būs vēl kāds saruna jāuztais pēc tam vēl. Jā, kas tad mainās, kad sāk šie, perimenopauzes laiks, vai kad hormoni sāk lēkāt, kā es to saku? Ja, kas notiek, kāpēc tie mati paliek tādi, kādi viņi paliek? Ir tā, ka hormonu ietekme uz matiem ir pētīta, joprojām tur ir, kā jau daudzās īstenībā medicīnas jomās, ir daudz, kas zināms, bet daudz, kas arī joprojām nezināms. Bet kopumā ir tā, ka estrogēni un progesterons, tie īstie, sievišķīgie hormoni, kā mēs viņus saucam, viņi ir tie, kas notur matu augšanas fāzē garāku laiku. Ļautam matam tā kā parādīt savu maksimālu to dabu. Savukārt androgēni, kas, protams, gan sievietēm, gan vīriešiem un ginekologi, endokrinologi jau to ir stāstījuši, ir, bet mums salīdzinoši viņi ir tādā mazākā daudzumā. Un ja mēs skatāmies, tad tas, kas notiek perimenopauzē, ja neskatāmies citas kaut kādas veselības problēmas pirms tam, tad perimenopauzē un menopauzē ļoti krasi samazinās estrogēni, pirmais pat progesterons krītās, pēc tam tie estrogēni, un salīdzinoši daudz paliek tie androgēni. Un tāpēc ir tā, ka tiem, kam nav androgēna salopēcijas tie gēni, tā kā ģenētiski nosliec uz androgēna alopēciju, vienalga var izjust matu tā kā stāvokļa pasliktināšanos, it kā, varbūt nav krasi tā, ka tur pavisam plāni paliek, bet, varbūt netik spoži, netik ātri tur aug, un tomēr to izmaiņu arī jūt, un to dara estrogēnu. Estrogēna tātad krītums. Vēl ir tāda estrogēna dominance, kad analīzēs citreiz man sievietes ir nākuši un šo te estrogēnu dominanti zina no ginekologiem, no endokrinologiem, viss jau ir sastāstīts, un it kā liekas, man te estrogēni ir daudz, reāli viņi nav daudz, viņi ir daudz attiecīgajā fāzē, viņi ir vairāk, tie metabolīti ir vairāk, un tātad estrogēna dominants pa lielam priekš matiem ir līdzīgi, kā būtu liekie androgēni. Ja vīrišķīgie liekie hormoni. Tātad, ja mums ir pietiekami daudz estrogēna, progesterons, tad tie mati ir visforšākajā savā izskatā. Tātad kritums, samazināšanās, protams, jo straujāk tas notiek, jo izteiktāks tas izmaiņas, un vēl, ja ir ģenētiski tā noslēdz, tas tiešām ļoti krasi var notikt. Ko var darīt? Jā, tur ir jāskatās. Tur bieži matus, bez tā, ka visas, parasti tur redz, jo sievietes sāk nogriezt īsākus. Tur ir tā, ka vienmēr ir, tad, kad pie manis atnāk sievieti uz konsultācijām, es vienmēr skatos deficītus, jo, protams, viena lieta, kad hormoni, hormoni arī to visu vielmaiņu pasliktina, samazina, palēnina, mēdz būt subklīniskas hipotīrijos un viens tādā tā kā ķēdītie aiziet. Jā, un olbaltumvielas it kā ēd, bet mēs saprotam ar vecumu, gastroenterologi to vairāk arī pieminēs un teiks, ka olbaltumviela gan uzsūkšanas procesi ir sliktāk, gan arī paši fermenti ir olbaltumviela dabas struktūras. Un ja tā jau trūks, vienkārši fiziski fermenti trūks. Mēs varam pārēsties olbaltumvielas, bet viņas negrumosies, tik daudz neuzsūksies kā vajag. Un respektīvi, tad vienmēr ir jāpaskatās deficīta stāvokļi, ir jāpaskatās to daļu, ko varbūt salīdzinoši visvienkāršāk koriģēt. Tas ir viens. Un tad es taisu arī hormonālas analīzes, kaut gan, ja mēs skatāmies par tādu klasisko androgēnu alopēciju, tā ir klīniska, dermatoskopiska, trihoskopiska, respektīvi vizuāla diagnostika un diagnoze, nekā laboratoriski, jo nereti hormoni nebūs absolūtos ciparos, tur vīrišķīgais kaut kur kosmosā izlidojis. Nereti ir relatīvi,
un tas, kas man ir svarīgi, jo kāpēc es to taisu? Es taisu ne tikai tur klasiskajā cikla sākumā un cikla beigās, citreiz mēs cikla griezumā 3 punktos skatāmies. Man ginekologi nokritizēs gan jau, ka mēs varam trāpīt skaistajā ovulatorē cikla vai tieši anovulatorē, bet kopējā tendence mēs varam redzēt, ja? Un tad nākamais solis ir tāds, ka, mēs varam norientēties, kā palīdzēt vai ar fitoestrogēniem, tur fitoprogesteronu, vai ar tāds tā kā THEA, kā piedevas, viņas ir kā piedevas, tā kā, ne vitamīni, bet tā kā prehormons. Jā, uzturobagātinātais, kas palīdz iedot substrātu, no kā organisms tālāk pēc tam veidotos hormonus. Un, protams, ja mēs redzam, tā kā jau prasās arī ginekologa konsultācija ar iespējamo HAT, jā, tad es novirzu arī pie ginekologa. Vai arī, pat ja sieviete galīgi negrib nekādus hormonus, reizēm, tādā kopējā kontekstā tur ir jāizrunā un jāuztais vēl būt papildus analīzi, jāpaskatās ultrasonogrāfiski, kā tur izskatās, vai mēs drīkstam arī kaut kāds pat fitopreparāts, jo reizēm tā priekšvēsture ir tāda, kad mēs it kā pat ar diezgan dabīgiem līdzekļiem, bet īsti arī tā uzmanīgi drīkstam kaut ko spēlēties. Lūk, tā kā šīs ir tādas 2 lietas deficīti, kopējais veselības stāvoklis, jo atceramies, es saku, mats mums ir tiešām atliek produkts, ja organismam pietrūks kaut vai tikai izēvielas un pat tie hormoni tāds krīt, bet tas kritiens ir ļoti maziņš, ja, bet cilvēks aiziet deficītos, tur ir jākoriģē, un mēs varam tad vismaz tā, kad noturēt, ja neatgriezt, tad noturēt, un šīs ir arī sāpīgs jautājums sievietēm, un man reizēm ir grūti, jo sievietes atnākot uz konsultāciju, nereti gaidot 2 vai vairāk mēnešus, ja, kad atnāk ar cerību, ka es tūlītās atgriezīšu, kā viņam bija 20 gados. Un es saku, teoretiski, potenciāli, ja mēs redzam vēl trihoskopiski, ja, tā kā izmeklēt objektīvi, ka tur tam matam potenciāls vēl ir, varētu to laiku pagriezt atpakaļ, bet, diemžēl neesmu Harijs Poters, ka tur uztais baigos brīnumus, ir reizēm mata noturēšana tajā posmā, kad sieviete ir atnākusi, ir arī rezultāts, ja, ka nepaliek sliktāk, bet mēs neatgūstam ļoti daudz, ja. Lūk, tā kā. Kas ir tie galvenie deficīti? Viens ir šis hormons, bet tur ir kaut kāda vitamīnas pieļauj. Jā, tad ļoti, ļoti daudz, ko es redzu, ir olbaltumvielu deficīts. To var paskatīties analīzi. Protams, viņi tur tas analīzēs kopēju olbaltumu albumīnu un globulīnus tur pareizi jātraktē, jā, jo nereti mums liekas, ka mēs ēdam pietiekami daudz, bet, ja pat fiziski paskaitam, nereti mēs tiešām ļoti tālu no minimālo vajadzīgā. Tātad varbūt fermentopātijas, tad ferments reāli trūks, lai vienkārši sašķeltu olbaltumvielu, ko mēs apēdam. Tātad šo mēs obligāti skatāmies, jo atceramies, māc ir olbaltumvielas dabas struktūra, jā. Tur var sagāst visāds vitamīnus, jērdzeles trūkums, nereti pilnīgi lej dzelzi, bet transporta molekula ir olbaltumviela, jā. Tātad, ja transferīna nav, tas neaizvedīs to dzelzeni, kur un ferritīnu mēs redzēsim zemu un vienkārši cirkulācijai tas dzels ir. Tas, kas vēl ir būtiski, B grupas vitamīnus, gan skatos analīzēs vai arī, protams, tīri finansiāli, kā kurš ko var atļauties, cik plaši mēs skatāmies, bet ir atsevišķi pozīcijas, ko mēs paskatāmies noteikti, jo tas gan vielmaiņas procesu, šūnu dalīšanas procesu ļoti daudz ir nepieciešams. Ja? Un tātad dzels, varš, cinks, tas ir to, ko mēs gan varam noteikt, gan arī noteikti paskatāmies. Ja? Vairogdziedru funkcija. Tas arī ļoti, ļoti būtisks moments, jo mēs varam būt tā kā gandrīz, varētu teikt, proficītā, ka pietiek visas vielas, ja? Bet vairogdziedru funkcijas samazināšanos gan jau man arī endokrinologi pakritizēs, ja? Jo es citreiz sūtu ar tādu subkliniskas hipotireozes ainu, ka mēs redzam jodu, un tas arī tas joda analīzi, ja es redzu subklinisko, respektīvi nav tā, ka tur cipari ir sarkani uz vienu pusi vai uz otru pusi. Es nosūtu uz joda analīzi urīna vismaz kā bāzi, protams, tur arī ir savas nianses, kā mēs pasakam, bet ļoti daudziem trūks tas jods, un tas ir tik būtiski, vienkārši vairogdziedris mums visus tos procesus palaiž, un vairogdziedri tā, lai viss notiek, arī dzels, protams, ir vajadzīgs, un tas paši olbaltumvielas, no kā veidojas, jā, bet jods ir ļoti, ļoti būtiski, lai veidojas paši hormoni, lai vielmaiņa visi ir laba, ja, un es saku, tur sanāk tā, ka mati reāli ir aizberga pats pīķīts,
Un man patīk īstenībā tas, kā es saku, orgāns, kas parāda reizēm to, kas mums tur apakšā viss darās. Ja? Nu, lūk, un tad nāk hormoni, dzimuma hormoni. Labi. Ja mēs tad ir sievietē stadijā, ka tu, es, protams, jūtu, ka tie mati krīt ārā, vai viņi nav tur veselīgi, vai paliek vēl kaut kā, tad es vēl negribu iet pie visām pie ārstiem un tā tālāk. Kas ir ar vitamīniem? Vai ir jēgas ņemt vitamīnus? Kas ir ar vitamīniem, kuri ir tur matiem, nagiem un ādai, vai specifiskiem, kuri tie konkrētie, varbūt es gribētu atkal konkrētas vitamīnas, ja tu varētu nosaukt? Es tajā listītē arī uzrakstīju, un ar matu vitamīniem ir tā. Matu vitamīni kā vitamīni tāds nosaukums drīkst pastāvēt, jo viņi nav vienkārši ABC un kaut kas tur salikts. Ja? Tur nereti uzsvers ir tieši uz aminoskābēm un visbiežāk uz sēru saturošām aminoskābēm. Un sēru saturoša aminoskābes ir tas, kas to matu tādu izturīgumu visvairāk dod. Mēdz būt tā, ka tur diezgan plaša aminoskābi sastāvs, bet idejiski tā. Ķēdīlīšu matam, no kā būvēties. Un tad visbiežāk tur ir B grupa, vairāk mazāk no B1 līdz B12 vai arī kaut kādā atsevišķas pozīcijas. Dzels, cinks, varš, mēdz būt arī silīcijas, kā mikroelementi, vai arī zem kaut kā, tā kā tirumkos ekstrakts arī tas pats silīcijas būs. Nu, lūk, un tad, protams, vienmēr ir jautājums, cik daudz tur ko saliek. Un ir atsevišķi vitamīna redzēts, nosaukums ir skaists, cena ir skaista, skaista liela, bet tur ir pozīcijas, ir tik daudz pa kripatiņai visa kā, kad, ja cilvēks ir tiešām sieviete vai vīrietis nav būtiski, ir deficītā, vienkārši ar to nespējas kompensēt. Savukārt, ja ir pietiekami daudz aminoskābes, un cilvēks nav dziļos deficītos, bet ir tā, ka, kaut vai pēc slimošanas, vai, bija kaut kāds stresaināks dzīves brīdis, ka cilvēks nav pietiekami ēdis un dabūjis visu, tad ar matu vitamīniem tiešām mēs varam papildus iedot tā kā būvmateriālu, no kā matam, tā kā atdzīvoties un būvēties. Vienu no tādiem vitamīniem, ko noteikti var mēģināt un nereti nostrādā, pie nosacījuma, ka tiešām nav ļoti dziļie deficīti. Ir tāds eflūvium preparāts, tāds NHCO kompānija, franču kompānija, kas ražo arī citus ļoti foršus tādus aminoskābu preparātus un ne tikai. Tad ir kompānija Vitibiotics, viņam ir Perfectil, viņam ir vairākas lietas, es vairāk to Perfectil Hair, kādreiz tas original, viņš ļoti foršs sastāvziņā, bet kādreiz bija tā, ka viens otrs sūdzējis, ka kuņķi tur pagriež, dzeram pēc labas ēdienreizes un ar jauno formu viņi ir pamainījuši tur atsevišķu sastāvu, tur viss ir forši. Tad ir tīri labs vēl tāds preparāts Evonija, viņam arī tur vairāk varianti, tā kā matu nosirmošanas mazināšanai un klasiskais preparāts arī var. Un kas vēl tāds, man prasīja pa Viviskal, Latvijā tagad viņš ir tīri labs, bet atsevišķās pozīcijas tur drusku pamaz attiecīgi, ja mēs skatāmies to iepakojumu, to cenu, kas ir, bet tur arī tāds aminoskābis pamatā ir atsevišķas lietiņas gribētos vairāk, bet šos noteikti var mēģināt. Droši vien, ka cik ilgi ir jālieto tas viens kurs, un tad droši vien jāņem pauzi, tad atkal ir tā, ka vienmēr novērtējam gan individuāli, protams, ja cilvēks saprot, ka viņš ir tiešām strādā daudz, sporto vēl un nepietiekam varētu būt tā, ka tu uzturā arī visu, ko saņem, šādus vitamīnus, jo tur parasti kaut vai pēc tās pašas B grupas vai mikroelementiem tur nav ļoti daudz, un mēs pārforsēt lietojot ilgstoši nevarēsim, to varētu uzskatīt tā kā papildus ēdienreize, bet tāda nedaudz nepilnvērtīga. Drīkst ilgstoši. Minimums būtu tie 3-4 mēneši viena cikla matu nomaiņa, lai mēs tā kā redzam sākotnēji tā efektu. Protams, vienmēr darīt tā, ka 3 mēnešus dzer, 3 mēnešus nedzer, 3 dzer, 3 nedzer, tā kā drusku tādā profilaktiskā nolūkā, bet ja ir nepieciešamība, var arī mēnešiem gari un arī pusgadu droši var dzert, jo saku, vienmēr skatāmies to sastāvu. Ja tur ir kaut kādas pozīcijas, kur ir ļoti daudz, protams, tā pārāk ilgstoši ne, par biotīnu, starp citu, ir atsevišķi preparāti ar biotīnu. Biotīns ir interesanta B grupas vitamīns, kas ir, īstenībā es neatceros, labi, ir viena bija publikācija, kur viņš kaut kā tik smuki bija nosaukts, ka, mistiskais bez mazai biotīns, jo nav īsti daudz tie pierādījumi, un kaut kā tas ir sācies, kad, ir biotīnāzes deficīts, ir ļoti specifiska problēma, kad mati paliek ļoti trauslī, un tā ir ģenētiska problēma ar fermentu, kas pārstrādā, un tur biotīns tiešām dot lielās devās, dot ļoti labu rezultātu.
Lai dabūtu īsto biotīnu deficītu, tur jāēd, manuprāt, bija jēlas olas ļoti daudz, un tad viņš tā kā nozog to biotīnu un neuzsūcās, ja. Pārējiem cilvēkiem, ja viņi nav galīgi, tā kā, galīgi neko neēd un badojās un nevar dabūt to biotīnu deficītu tādā izteiktā, lai tas ietekmētu jau matus, tā kā klasiskais biotīna deficīts. Un ar biotīna piedevam ir labāk tā, ka biotīns ir kaut kur kompleksā nekā atsevišķi. Arī nevar noliegt, ka drīkst pastāvēt tāda preparāta, bet ļoti lielās devās, kas ir pieņemsim 10 mg, jeb 10 000, jā, kad pieraksta. Tie ir preparāti, kas ar lielu devu, nefizioloģisku devu, viņas nevajadzētu lietot, tur mēnesi 2 jā, bet ilgstoši monovarianta noteikti nē. Un ļoti svarīgi lietojot biotīnu jāatcerās ejot uz analīzēm. Ja lieto lielās devās biotīna, analīzes uz vairogdziedzi var būt mulsinošs, false, tā kā pozitīvs vai negatīvs, respektīvi izmainīts. Ja? Un tur var sanākt problēma, ka cilvēks lietojot biotīnu lielās devās, aiziet uz analīzēm, saņem viltus nepareiz analīzes, sakreņķējās, ka tur kaut kas noticis, aiziet pie endokrinologu un citreiz tas izmaiņas var būt diezgan krasi. Protams, visticamāk taisīs vēl kaut kāds kontrolas analīzes, bet var iebraukt problēmā, kad sāk ārstēt to, ko nevajag ārstēt, tāpēc, ka ir lietots piedevas milzīgās devās. Ja? Tā kā es par to biotīnu vienmēr saku tā, ka ja kompleksā ir labi, atsevišķi, ja nav vajadzības speciāli kaut kā, tiešām mēs redzam, ka varētu būt tāds problēmas nelietojumi. Ja? Jā. Man mazāk iezīmīt par to vitamīnu franču elūfiumu. Jā, eflūviums. Es esmu arī pat viņu lietojis, es arī biju saguglējis, ka viņš ir viens no retajiem, kas arī klīniski pārbaudīts, kad ir tas efekts un rezultāts. Viņš ir diezgan padārgs, tāpēc mans ieteikums, ja kāda grib pirkt, čekojiet līdz interneta aptiekā, mēnesi aptiekā, interneta aptiekā, tāda ir nosaukuma. Viņiem ik pa laikam ir ļoti labas atlaides. Tā kā, es nezinu, vai man palīdzēs ik laikam lietoju, man liekas, ka kaut kas labāk paliek. To tā nomērīt, bet es tev to cenas triku gribēju izstāstīt, ka interneta aptiekā, vispār kopumā interneta aptiekās ir ļoti foršas atlaides. Tā ir, bet ziniet, kā es kopumā atkal runājot par to pašu cenu, vienā brīdī liekas, viņi ir padargi, tur ap 50 eiro, kā kurā aptiekā, un redzēts pat ir vairāk. Bet, ja sadala, tur sanāk 2,5 mēnešu kursam. Un tad ir tā, ka, ja salīdzina ar citām kompānijām, viņš nemaz tik dārgs nav, un jo vairāk es vienmēr skatos to sastāvu, un kā es pieminēju citreiz, skaista burka, varbūt drusku pat lētāk tā cenā vienam mēnesim vai tiem 2 mēnesim vai pat garākam kursam, bet mēs skatāmies tur sastāvā īsti, nav nekas tāds, kas pat to cenu attaisno, ja? Tā kā tur, jā, un šis koncerns, viņš tiešām tāds tīri foršs produktus ražo un pierādīts. Nav vienīgais, jā, vai saku, tur vienmēr, protams, paskatāmies un ir vēl lietas. Jā. Vēl ko man nesūtīja arī sekotājs bija jautājot, bija tas pat jau pieminēju uzreiz to biotīnu. Kā ir kolagēns vai kolagēns? Kolagēns, jā. Kolagēns, manuprāt, kolagēns pareizi. Jā. Kā ir ar to arī, jo arī man bija Ilona Vilkoita, gastroenteroloģija, tad mēs nerunājam par to, bet viņi rāda arī savos sociālos medijos, ka viņi lieto to, ko arī Anda Apina dermatoloģija arī minēja, ka viņa lietoja, es neatceros firmu, bet tādā pudelītē. Elastēns, manuprāt, bija, jā. Kā ir, kolagēnu? Tu vari viņu dzert, tas kaut ko dod, kādā formātā? Jā. Atkal tur ir tā, ka joprojām ir visādi strīdi, kāds kolagēns vai vispār vajag vai nevajag vai kā. Ja mēs skatāmies, ko nozīmē kolagēns? Palielam tas ir aminoskābi ķēdīts vai īsāks vai garāks, pirmam tipam tur tā saliktas aminoskābis tajā ķēdē, ja? Bet ja mēs skatāmies kaut kādiem lieliem ražotājiem, viņi neretē burkas aizmugurē pilnīgi raksta tur izoprolīns, prolīns, tur viss aminoskābis un cik miligrami katra. Tā idejiski kolagēna jebkāda tipa, ja viņš ir labi hidrolizēts, viņš būs gandrīz līdz tam aminoskābiem vai īsām ķēdītēm, tātad pa lielam tas ir olbaltumvielas, tā kā steiks sadalīts līdz maziem gabaliņam, kas ir vieglāk sagramojums. Un tātad es parasti skatoties pēc analīzēm, ja ir redzams olbaltumvielu deficīts, tad kolagēns noteikti arī nostrādās, un tie cilvēki būs priecīgi, ka viņam ir ieteikts, ja viņi ir spējuši integrēt savā ēdienkartē to,
viņi redzēs to efektu. Ja nav olbaltumvielu deficīta, mēs varam pārdzērties, ja mēs noslogosim arī izvads sistēmu, bet rezultāti ne vizuāli, ne objektīvi tur tāda nebūs. Un, protams, tad ir vilšanās, un tad ir stāsti, ka tas nestrādā. Vai arī, ja dzer kolagēnu, ja respektīvi aminoskābi to pulverīti, ja dzer nepietiekamā daudzumā, ja ir izteikti deficīts, tad arī tas pats būs. Efekta nav, burka izdzerta, nauda ir samaksāta, jā, bet tas rezultāts nav tāpēc, ka nebija pietiekami. Līdz ar to es teiktu, jā, ir var dzert, un tiešām tur var variēt ar devām un pētījumos no 5 gramiem līdz 20 gramiem, bet tur, protams, vienmēr jāsaprot, ja mēs dodam kaut ko daudz vairāk, ir jāskatās, vai organisms spējas gan pārstrādāt, gan asimilēt to, ko vajag, un arī izvadīt lieko, jā, lai mēs nenoslogojam. Tā kā es pēc analīzēm teiksim, runājot par to pašu eflūviju, viņš ir foršs, bet tur nebūs pietiekami un tur nav viss aminoskābes vajadzīgas. Līdz ar to ir tā, ka, ja nav izteikts deficīts, viņš ļoti foršs nostrādās, sliktāk nebūs pilnīgi nevienam, būs pat forši, jā, bet atsevišķam cilvēkiem, ja mēs tiekamies un startējam ar kaut ko, tas var būt kā bāzes preparāts, bet visbiežāk mēs pievienojam kaut ko klāt, attiecīgi tik daudz, cik vajag. Bet ir iznāk arī to kolagēnu trūkumu pēc olbaltumvielu analīzēm var noteikt? Jā, relatīvi atkal tur bija. Jā, tur ir tā, ka ir jāskatās, jo, protams, ir pieņemumi, jā, ka tas kopējais olbaltums, jā, tur tā robeža laboratorijas ir ļoti plaša, bet pieņemsim tur no 50 kaut kas 7 līdz 85, atkal no bezmaz vai tur krematorija līdz reanimācija, jā, tā kā tas diapazons ir plašs. Uzskata, ka optimāli būtu tie pāri 70, 73, 75. Tas ir tā kā anti-age medicīna un preventīvajā medicīnā pieņemta cipari. Ar vienu piebildi, ka tiešām, ja cilvēks pieņemsim, ko tas nozīmē kopējais olbaltums, tā ir kopēja zupa, kur ir albumīni un globulīni. Un, respektīvi, ja mēs taisam analīzi, pareizi būtu tā paskatīties pa frakcijām, jo mēdz būt tā, ka cilvēks paslimos, saražojas antivielas, imunoglobulīni, jā, vai ir alerģija, imunoglobulīns vēl kaut kāds gan jau klātnāks, un mēs redzam tā kā forši 40 vai 70, nezinu, tur 5, jā, bet reāli kā transporta olbaltumvielas nebūs pietiekams, matam arī nebūs pietiekami. To mēs arī redzam, pieņemsim, ja taisam dzelzs deficītā to paneli, skatāmies, vai ir dzelzs deficīts jo periferējās asinīs mēs redzam hemoglobīns it kā pietiekams, bet redzam, ka feritīns nav pietiekams. Feritīns nozīmē ko? Dzels ar olbaltumvielu, jā? Pēc tam var paskatīties vēl transferīnu. Tā nav vienīga, nereti tas ir tā kā puzzles, jā, tam visam, kad mēs skatāmies vairākās pozīcijas un, protams, caur kaut vai to pašu kopējo olbaltumu albumīnu mēs varam noteikt aptuveni to statusu, kas notiek organismā. Labi, ejam pie recepšu medikamentiem, jā? Jā. Kādi ir recepšu medikamenti, ko ar tiem var darīt? Jā, un tad man ir nākamais, bet sākam ar recepšu, un tas iešu sīkāk. Recepšu medikamenti, tas domāts... Mazināt izkrišanu, augšanu, veicinātu, vai ir tādi... Jo, labi, tad es sākšu ar to savu pieredzi. Es jūtu, ka man vienmēr bijuši latviešu plānie mati, jā. Bet tagad es arī jūtu, ka viņi pastiprināti krīt ārā, tur nav pat vairs peļastīt, kas tur beigās ir palicis, un es aizgāju šeit Amerikā arī pie dermatologa, tā viņas šeit sauca, tāpat kā Latvijā oficiāli. Un viņi teica, ka ir 3 veidi pa lielam, ko var darīt. Viens ir, es nosaukšu pareizi tos nosaukumus, man bāk kļūdīties, jā. Viens ir, es lieku putas, minoksidilu, kas veicina, kā matu augšām, kas jāliek konkrētā vietā, kur tā kā viņi krīt ārā. Otrs bija vitamīni, ko es varu dzert, kas ir nitrafol, viņam konkrēti minēja, bet tas ir jālieto, uz mūžu, līdzīgi arī kā minoksidils, tas jālieto mūžīgi. Bet vitamīniem viņi teica, ka varbūt kaut kādas aknu problēmas, tāpēc aknas jāpārbauda. Un trešais bija recepšu medikaments, kurus neatceros, jo es teicu, ka es negribu recepšu. Tik traki man nav. Un tāpēc es saprotu, ka ir recepšu medikamenti, un arī man būs tas sīkāks jautājums par to minoksidilu, kas laikam ir tas galvenais, no kā atvasināt ir dažādi ģeneriskie produkti, ar kuriem arī tu vari veicināt to matu augšanu. Es par šo gribu saprast. Jā, tātad pirmkārtam, ja mēs runājam par minoksidilu, viņu galvenā indikācija ir androgēna alopēcija, un tas ir būtiski, es vienmēr stāstu rezidentiem, studentiem, visiem pacientiem. Ja ir difūza matu krišana, kas ir reaktīva pēc kaut kādas slimošanas, pēc dzemdībām, tas telogēnais efluvijas, respektīvi krīt ārā, un tas ir reaktīvi, ja, uz kaut kādu notikumu, bet nav pamatā androgēna alopēcija, minoksidilu nevajag ņemt, jo iebrauksim tikai problēmās. Minoksidils ir forša lieta,
Visā pasaulē ir pierādīts preparāts un tā kā, aktīva sastāvdaļa, ja, kas varbūt dažādiem brendiem tur viņi kaut kur pieliek un nosaukumu parasti jau figurē. Bet idejaski tātad minoxidils ir domāts androgēnas alopēcijas ārstēšanai, jeb korekcija. Un ko viņš dara? Šo preparātu kaut kad tā kā pārvilku uz triholoģiju, ir medikaments, kas, asins spiedienu koriģējošais, kam pamanīja, ka ir plakne, ir pastiprināta forša matu augšana, jo viņš ir nespecifiska androgēna alopēcija, viņš neko nekoriģē hormonu ziņā. Viņš tikai tā kā kruķi matiem, lai mats jūtās labi un augšanas fāzē atrodas ilgstoši maksimāli. Ja? Tātad mēs mākslīgi uztaisam, pagarinam augšanas fāzi. Viss. Kamēr lietojam, tikmēr arī tie kruķi strādā, kad mēs noņemam nost, tikmēr arī, protams, nav. Un tas ir, protams, vissāpīgākais jautājums visiem pacientiem, jo, vienmēr ir kā tagad līdz mūža galam, pa lielam jā. Protams, vienmēr ar vīriešiem vieglāk var pajokot, jā, kad, kamēr tur mati būs aktuāli, tad ir sieva, mašīna, darbs un kas tur jau un vairāk nav aktuāli, mati var mest nost. Bet idejaski, ka mēs kamēr gribam tos matus, mēs pagarinam to augšanas fāzi un tad viņš arī strādā. Viena tātad nianse sākot terapiju, viņš ļoti stipri sinhronizē matu augšanas tos ciklus, un vienā brīdī mēs aptuveni pēc mēneša pusotra mēs dabojam izteiktu krišanu, kas ir normāli, kas cilvēkus vienmēr sabiedē. Un ņemot vērā, kāpēc viņu arī nelieto pie citām lietām, kad nav tā kā galvenā indikācija, jo viņš vēl iedod to difūzu krišanu, cilvēki vēl sabīstās atceļot, viņš atkal visus tos ciklus pamaina, un tur reizēm ir vienkārši trakums un visi jādzer pretstresa zāles kaut kāds, ja? Lūk, bet savukārt preparāts ir labs Eiropā, ja jūs aiziesiet arī pie dermatologiem, trihologiem, jums nevienu, ko es rādīju, losjonu neieteiks. To jūs darat paši, tur pētat, skatāties, ticat marketingam vai neticat, ja? Vienīgo, ko pie androgēnas uzrakstot to minoxidilu, ja? Jo tas ir evidence-based un visās vadlīnijas viņš ir viss. Sievietēm pie tām 2% divreiz dienā pa mililitram vai varbūt 5% tad reiz dienā, bet arī tam biežumam ir nozīme. Ja cilvēks nav spējīgs, nevis nav spējīgs, bet negribēs to darīt dienā, labāk vispār nesākt. Ja, jo tas tiešām, kamēr lietosim, tikmēr arī strādā. 3 mēneši, lai redzētu tos pirmos rezultātus. Tas ir tikai pirmais efekts. Un tur parasti, tas ir pirmais tas efekts, ko cilvēks sāk redzēt, kad mēs arī novērtējam, un parasti arī tā mūsu tikšanas reize, kontrolas reize ir neātrāk kā pēc 3 mēnešiem, jo pēc mēneša tur īsti nav ko redzēt. Tur tiešām citreiz ir tā krišana, ko es izstāstu, ja. Bet, un tas ir pirmais rezultāts, ko mēs gribam, ja noturēt, mums ir jāturpina tālāk. Minoxidilam nepatīk, kad uzsāk atceļu, tāds uz nedēļu aizbrauc ceļojumu, neko nepaņem, atslāps pavisam, un tad tas nebūs uzreiz, bet pēc kāda laika atkal pakritīs tie mati. Ja? Tātad tiešām, ja sākam lietot nekādu kosmētisku līdzekļu, bet minoxidilu, tas ir ilgstoša lietošana. Vēl ir neliela nianse par jūtīgumu. Ne visi cilvēki ir ļoti labi atbildēti uz šo preparātu. Ja? To var ģenētiskās testos taisīt un skatīties, vai būs rezultāts vai nē. Ja? Bet tehniski var arī, protams, mēģināt un vienkārši pēc rezultātu skatīties vai iekrīt. Tas man mūsina tajās pamācībās. Es arī, ka tu lietas, es iedomājos, kā tas ir. Es gribu, lai man visi mati aug, es uzlikšu uz visas galvas ādas, bet viņi tā kā liek konkrētās vietās, vai uz pakausi. Viņi saka, liek uz deniņiem, es lieku uz deniņiem, jo man tieši šeit visvairāk ir izkritis viss kaut kas ārā, ja? Nē, varbūt tur ir sanāca drusku pārpratums, jo, teiksim, ja mēs skatāmies androgēnas alopēcijas variantā, tad androgēna alopēcija izpaužas kur? Galvas, ja mēs skatāmies, tad galva vai saucamais McDonald's sign, jā, tā kā deniņi paliek, M-burtiņš. McDonald's sign, tas ir tāds trihologiem pieņemtais. Šis, jā? Jā, kad atkāpjas temporālās zonas, tā kā veidojas tas M-burtiņš. Vai virpulīts augšā vīriešiem, tā kā tā ebreju cepurīti, ja? Tāds tur ir. Vai sievietēm pēc Ludviga tomēr skalas biežāk, mēs redzam, tā kā galvas augšdaļā paliek tā kā, tā taciņa, ko pašķir parasti, ja, celiņš, jā, kad gribās tā kā nosekt, jo viņš paliek plašāks. Mēdz būt vēl tāds Christmas tree pattern, kad ir tā kā Ziemassvētku eglīti, ja, kad, respektīvi, tā kā pašā priekšā izretinās,
gar matu līniju, bet dziļāk tā kā paliek. Jā, tas arī biežāk sievietēm. Tie paterni var būt dažādi mazliet, bet idejiski ir tā, ka ir hormonu jūtīga daļa, kas ir matu galvas augšdaļā, un pakaus. Kas ir pakaus un aiz ausīm tā līnija, un uz ļoti plikpaurainiem vīriešiem mēs to redzam, ja tā kā lentīte tā paliek. Daba tā jocīgi ir izdomājusi, ka, tad, kad mēs veidojamies kā embrijs, jā, tad no divām plakodēm veidojoties, vienā pusē tad ir tas receptors, jā, un galvas augšdaļā tad būs tas receptors, var būt, ja ģenētiski viņš ir noteikts. Un tad pakaušā rajona nebūs. Un līdz ar to var likt arī aiz ausīm, var likt arī pakaušā rajona, bet tur nav vajadzības kā tādas. Un, lai gan atvieglot cilvēkam dzīvi pirmam kārtam, jā, gan arī palielu, nav nepieciešamības sliktāk nebūs, bet arī vajadzības īsti nav, jā. Ietaupīt līdzekli, jā, naudiņu, lai nelietojam tur, kur nevajag, bet lietojam tur, kur prasās. Un vienam tas būs tikai deniņi, vienam būs vienkārši visa galvas augšdaļa, tā kā plaukstas lielumā, tā kā uzliekot uz galvas, visu to zonu ir jāapstrādā. Jā, ok, ļoti labi, ka šī saruna. Es liku tā kā pa celiņu. Jā. Un es parasti arī saku tā, ka plaukstas lielumā šajā zonā tā kā izējam cauri un saliekam, jā, kad arī profilaktiski, jo citreiz ir tā, ka cilvēks redz tajā zonās, kad, deniņi, pieņemsim, atkāpušies. Es skatoties trihoskopiski, es redzu arī tādas smalkas izmaiņas arī citur, un tad es saku, jā, ka, tomēr profilaktiski arī citur liekat, tad rezultāts, protams, jo mazāk izdils mats, jo viņš mazāk izsīts, jo foršāk var atgriezt. Un kas ir tās recepšu zāles? Jo man arī viena sakotāja arī rakstīja, ka ir bijusi tieši gāja pie ārsta, trihologu un arī recepšu zāles rakstīja. Tas bija novecošanās izkrišana. Vispār novecošanās izkrišana priekš sievietē nozīmē to pašu hormonu izmaiņu. Atklāja H-Pro, Madara līdz šim iedarbīgāko ādas kopšanas līniju nobriedušai, sausai un nogurušai ādai. Atjauno ādas mitruma līmeni, uzlabot virtumu un elasticitāti, vizuāli nogludina krūnciņas. Ekspertu izstrādāta, dabīga un certificēta, dermatoloģiski pārbaudīta. Meklē Madara zīmola veikalos un Madara Cosmetics LV. Tur ir drusku divas lietiņas, tur ir jāskatās, jo var būt saucamā, ir tātad senīla alopēcija, senīla tā kā ar vecumu saistīta, ka mats tiešām pazaudē savu vispār spēku, atjaunoties, izsmēl savus resursus, ja, un viņš gan īsāku fāzi aug, gan arī, tīri vienkārši tiešām, kā es saku, vienmēr pieminu Heflika likumu, neviens to nav atcēlis, mats ir spējīgs atjaunoties tik reiz, cik ir spējīgs, un tad tie mati paliek trauslāki, bet viņi viss cauri tādi īsāki, plānāki varbūt, ja. Un savukārt otra lieta ir androgēna īsta alopēcija, ko nereti ir tā, ka perimenopauze, menopauze, tas ļoti, ļoti izteikti atsedzās. Tas, kas sievietes atnāk ātrāk, es nereti arī pirms tas perimenopauze vispār kaut kāds prātā ienāk, jā, ka varētu kaut kas tāds vēl būt. Reizēm arī tad jau redzam, un tie hormoni varbūt vēl ļoti neizmainīti, bet tur ir ģenētiski. Tātad androgēna gēns ir pie vainas, jā, un vienkārši perimenopauze, menopauze ļoti krasi mainoties hormoniem, tas ļoti izteikti atsedzās un paliek vizuāls, jā. Tā kā tur ir divas lietas, un tāpēc tur ir tā, ka ja mēs skatāmies klasisko minoksidilu, derētu gan, bet ja mēs skatāmies tādus preparātus, kas koriģē to hormonālu fonu, tur var būt dažāds. Tāds klasiskais variants ir finasterīts, ko mēs drīkstam lietot, oficiāli tā kā menopauzē vai arī perimenopauze, tā kā potenciāli vēl reproduktīvajā vecumā, bet ar piebildi, kad jābūt drošā kontracepcija, jo ar finasterītu nedrīkst palikt stāvoklī. Līdzīgi varbūt spironolaktons kā aktīva viela, ja, kas ir abi divi ir antiandrogēni. Tātad viņi samazina vīrišķīgo hormonu iedarbību uz mērķaudiem, kas ir mati. Bet vienam ir viens ceļš, otram ir drusku savādāks. Tā kā uz to 5-alfa reduktāzi ir tāds ferments, kas konvertē vēl to vīrišķīgo hormonu pie matiem, tad sanāk, tā kā mēs uz tādiem specifiskiem posmiem iedarbojamies. Viņi paši nav hormonāli preparāti, kas bieži vien cilvēks, protams, sievietes sabiedē, kā es negribu hormonus, arī līdz ar to negribu. Ir savas nianses, protams, šiem preparātiem, bet idejiski tā, ka mēs tā kā padaram matu neredzamu hormonam, sievišķīgie ir mazāk, ja mēs viņus, teiksim, negribam, nevaram kompensēt, dažādas situācijas mēdz būt, ja? Tātad mēs vienkārši padaram atlieku androgēniem matus neredzamus. Ja, šāds. Visticamāk viens no tiem. Dutasterīdu, kas ir tā kā finasterīdu brālēns, varētu teikt, jā, viņu vēl retāk raksta, bet arī raksta.
Kas Es saprotu, ka vēl ir, varbūt ne blakne, bet kas notiek, ja tu lieto tā kā zāļu veidā, tev augs visur tie mati. Ja? Īsti ne, atceramies, mēģinām, kāpēc es pieminēju pašu to sākumā par to mata anatomiju. Tātad, ir hormonu jūtīgas zonas, un respektīvi, tā fermentatīva reakcija, kad testosterons konvertējas par dihidrotestosteronu. Viņš notiek specifiskais vietās, ja? Un arī tas, kas tam finasterīdam, uzraksta sievietēm vienmēr pieminu, tas preparāts nav domās tikai prostatas ārstēšana. Sievietēm nav prostatas, un, protams, prostatu mēs neārstējam, lai tas nemulsina, jo ir vairāk tātad orgāni sievietēm ar androgēnu alopēciju. Tas ir mats, ja? Pēc tām jūtīgai zona, un vīriešiem vēl ir prostata, un sanāk tā, kad... ka mēs tā kā atslogojam tikai tur, kur tas ir aktuāls, ja, un mēs nevaram pagarināt matu augšanas fāzu uz ķermiņā, ja, mēs nevaram padarīt to 3 mēnešu augošo matiņu uz kājām, ka viņš tur augs 2 gadus, tāpēc, ka mēs finasterīdu lietojam. Nē, absolūti nē. Vēl par minoksidilu. Es saprotu, ka, ja kāds izlēma uz savu galvu to lietot tagad, ja, ir laikam jāuzmanās, ja tas augstais asinsspiediens, ja? Nu, restīvi kāds blaknes varbūt. Tur ir tā, ka... Ar minoksidilu pa lielam viņu arī var, teiksim, Latvijā viņu mēs tikai Saules aptiekā varam pasūtīt arī iekšķīgi lietojumu mazās devās. Un mazās devās, kas ir 0,25, 0,5, pat 1 miligrams, vīriešiem drusku lielākās devās mēs ejam uz 2 miligramiem, tad ir tā, kad... ir pierādīt, ka normotenzijas pacientiem, respektīvi, kam nav izmainīts asinsspiediens, viņi nekādu sajūtu pilnīgi nebūs uz spiedienu. Man ir atsevišķi pacienti bijuši, kas ir sajūtušie lokāli lietojot, kad ir tā kā galvas sāpes vai spiediena izmaiņas, tāds jūt, bet tas ir tomēr tāds salīdzinoši individuāli, ja. Un, protams, ir, arī ar iekšķīgi lietojumu preparātu mēs līdzīgi sakam tā, kad, ja piemēram, jūt to vai galva tā kā sareips, ja, vienkārši liekam to uz nakti, kad cilvēks ir miera stāvokli, jo viņš nepaceļ, nepakāp, nesamazina to spiedienu tik krasi, lai kaut kāds būtu sirds asinsvadu patoloģijas, ja, jo tā deva ir minimāla, ja, kas jau dod to mata efektu. Tas, kas ir būtiski gan ar lokālo, gan ar sistēmisku minoksidilu, tas, kas var būt, ir tāda hipertrihoza varbūt, kas nozīmē tā, ka, teiksim, uz ķermeņa viņi drusku labāk augs, bet tur nebūs gari. Protams, jā, un tas, kas ir svarīgi, ja mēs liekam uz lokāli, mēs nesmērējam tā, ka neliekam preparātu īsi pirms gulētiešanas, jo tad mēs aiziesim un ar spilvenu, un tad viņš pa pusseju tur izmērēsies, jā, un tad tā pūciņa nebūs ļoti gara mati, bet tiem, kam ir tendence uz tādu izteiktā to pūciņu uz sejas ādas, jā, ir redzēts tā kā uzacis aug arī garāks, jā, un tad, protams, cilvēks tāds sašutis vai pieri tāda pūkaināk, vienkārši nesmērējam tur, jo pagarināt fāzi viņš, protams, viņš nav selektīvs, viņš darīs visur, bet attiecīgi, cik daudz tas matiņš var augt. Tā kā, tur uz pieras bīzi mēs arī nedabūsim nekad. Ļoti labi. Es dažus jautājumus tev palasīšu, kas, manuprāt, tādi vispārīgs varētu arī uz lielāku sieviešu grupu attiekties. Piemēram, man jau bija jautājums, vai HAT, hormonu aizvietošā terapija, varētu mainīt situāciju, uzlabot, bet te ir tā, ka nedaudz pretēji. Pirms gada sāku lietot HAT, plāksteri, un pirms 3-4 mēnešiem sāka vaiprātīgi krist mati saujām. Visas hormonu, vairogdziedzeri analīzes ir ideālas. Vai tā varētu būt blakne estradiolu plāksterim? Tur ir tā, ka tur ir noteikti, kā es vienmēr saku, jāskatās, vai tiešām viss ir perfekti ideāli, jo tas, kas iekļaujas tikai normu robežās, tas nereti tālu no normām, bet pat, ja mēs uzskatām, ka tiešām tur nav nekādas izmaiņas, tad potenciāli jebkāda hormona uzsākšana, es domāju, hormonu preparāta uzsākšana un atcelšana var dot reaktīvu matu krišanu, tas gan. Un it kā liekas, estradiols, ja, estrogēns, kaut kāds viņš tur kādā formā sintētiski, ka viņš nebūtu. It kā liekas forši un matam tā kā iedot to potenciāli matu augšanas fāzes pagarināšanu, bet tādas hormonālas izmaiņas, viņas var iedot īslaicīgu. Ja, tā kā no tā kopumā nav jābaidās. Protams, ja lietojot kaut kādu hormonālu preparātu, kas potenciāli viņš ir tāds labs ar progestīniem, tur, jā, vai kāds viņš tur nebūtu, un estrogēniem, un viss ir forši, bet
tā kā viņam vajadzētu uzlabot, bet viņš to neuzlabo, tur ir jāpaskatās, kas tur ir noticis, vai kas tur tomēr ir kāds pa posmiņu, kāpēc tā ir aiziet, vai varbūt tie ir tie estrogēnu metabolīti, kas veidojās konkrētam cilvēkam, ja. Protams, transdermālas formas ir tāds drošāks, viņas neiet to visu eliminācijas ceļu caur aknām, bet varbūt tur kaut kas aizgais. Ja tas ir īslaicīgi, tas visticamāk arī koriģēsies. Ja? Bet tehniski, jā, varbūt uzsākot, atceļot, un ļoti tā kā lasītāji piemini, jā, pēc tiem 4 mēnešiem. No 2 līdz 4 mēnešiem tai posmā nereti kaut kas tiešām var būt, vienam vairāk, vienam mazāk, bet, jā, tad mēs citreiz, es saku, es jūtos tā kā cilvēki, es domāju, pacienti domā, tā kā gaišredze, viņam kaut kā tātad krīt ārā mati, un es saku tā paskaitu, un saku, kas ir decembra bijis? Oi, man tur bija tātad, kaut kas tur slimoja, kāds ir nomiris, vēl kaut kas, un respektīvi sanāk ļoti precīzi, tiešām sakrīt ar tiem, vidēji tiem 3 mēnešiem, jā, kad ir kaut kāds akūts notikums, kaut kas ir bijis, tad parasti 2-3 mēneši mati tiešām tā 1. mēnesi ļoti izteikti gāžās ārā pilnīgi, jā, un tad mazāk, un tad stabilizējās. Jā, tas bija kaut kas vien momentā un neatstāja lielas sekas. Un tam nevajadzētu, ar to estrogēnu nevajadzētu. Ja nav ilgstošs stress, vai ne? Jā, jā, tas ir kā pārējā. Tad vēl ir jautājums, kas arī, manuprāt, varētu būt vairākām sievietēm arī par sirmajiem matiem, ja? Ar matiem ir vislielākā sāpe, sirmas mats ir tievs, tāpēc man kuplu matu īpašniecei ir skumji skatīties uz to mazo astīti. Lietoju placentu šampūnus, kaut kādus super īpašos mataugšanas, matu masāžas, speciālos vitamīnus, grūti salīdzināt, kā būtu, ja nebūtu nekā. Frizieri ieteica B grupas vitamīnus, lietoju, neko īpaši tur nesajūtu. Šis man šķiet bēdīgi. Jā, ar to matu nosaramošanu ir tā, ka baltādainai rasei uzskata, ka no 25 gadiem ir normāli, ka varētu jau parādīties atsevišķi sirmi mati. Protams, ja tas ir ļoti strauši process, vai tas ir pirms tiem 25 gadiem, tad mēs uzskatām to priekšlaicīgu nosirmošanu. Cik mums tur negribētos, jā, bet ja ir 1-2 mati 25 sākās un tur 35 un daudz vairāk, diemžēl tā lielākoties tā ir norma, un tur, protams, jāskatās ģenētiski, kā ir bijis, ja vecākiem jau kaut kas līdzīgi var būt. Un noteikti tas, kas ir jādara, ko var darīt, ir izslēgt deficītus. Dzelzs deficīta anēmija ļoti stimulē šādas lietas, tā kā pātrina to procesu. B12, pa lielam arī B grupu visu, ko var noteikt, jā, kurā valstī, ko var noteikt. Tātad B grupas vitamīni, ja trūkst, viņi tiešām var šādu lietu iedot. Varš, kas ir piedalās matu pigmentu veidošana, ļoti arī svarīgi, arī to var noteikt. Un ja mēs izslēdzam kaut kādus tur vitiligo un citas patoloģijas, kas vienkārši tiešām tur, vizuāli mēs redzēsim tad tādos perēkļos, jā, kad neaug, vai arī pie alopecia areata, kas ir, tāds ļoti pavisam specifiskas lietas. Pa to sirmošanas tā kā apstādināšanu vai atgriešanu ir arī losjoni, starp citu, jā, un arī tā pašai kompānijai Dr. Šrame, ko es minēju, viņam arī ir vielas, viņas kā potentētas nosaukumi tur saucās, pat nav būtiski, bet ir pierādīts, kad ir kompleksi, kas var stabilizēt vismaz, jā, paraaminobenzoiskābi arī tā skaitā, bet pētījumos ir daudz lielākā koncentrācija nekā es esmu redzējusi vitamīnos pret nosirmošanu. Nereti tur ir antioksidanti, dažādi arī, saku, pat nav būtiski, var nesaukt, bet idejiski tā, ka tur ir tā kā antioksidantu kompleksi, nereti B grupas vitamīni un arīgos losjonos arī tādu pigmentu šūnas aktivitātes stabilizējuši preparāti. Ja pigmentu šūna nav galīgi beigta, ja viņa ir tā kā iemigus un viņai trūka izēja materiāli nav ko veidot, tad var atgriezt daļēji vai vismaz tā kā apstādināt, bet ja pigmentu šūna ir ģenētiski noteikti, ka tas agrīnais nosirmošanas moments, ja viņa pazūd to aktivitāti pigmentu šūnai, kas ir tajā pašā mazā sīpoliņā, jā, tajā dermālā papīliņa virs stāv, tad vairāk ne ar ko nevarēsim, diemžēl, atjaunot, un tur, protams, tad ir ar frizieriem tikai jāizdomā tā matu krāsa, balināšanas vai kāds tur tas stils, jā, vai aizkrāsot, vai tieši otrādāk izgaišanāt un, jā, kad noslēpt to sirmošanu. Tā kā citreiz tas risinājums tiešām netērēt laiku, naudu tiem līdzekļiem, ja nevar atgriezt, jo ģenētiski ir tā, ka es esmu sirmu matu īpašniece, pirmais man bija no 18
18 gadiem. Jā, bet tā ir ģenētika, un plus vēl šie te dzelzs deficīts, ļoti redzēju, kad uz stresa fona tiešām tur periodiski vienkārši burtiski ļoti ātri, bet man ir tāds plotin blondais sirmums, un tagad, es taisu balajāžu laikam, tā kā... Mana friziera, viņai tā tehnika, ko viņa sauc paceluj sunce, tas ir tāda īpaša tehnika, kā viņa to uztaisa, jā, un respektīvi reiz pusgadā es kaut ko mazliet to tumšumu, kas vēl pie saknēm kaut kur ir, tad uztaisu, bet, nekrāsoju, nebalinu, jā, visus matus. Lūk, un tā kā, manā gadījumā tur pretoties ģenētikai vairs nav vērts, tur nav vērts neko tādu, protams, es piesakoju, esmu izlīdzinājis visus savus tos deficītus un vismaz tā, ka, tas pašsajūta ir laba un, ka, mats tālāk nesirmo, jā, bet, jā, ģenētikai ļoti spēcīga tā lieta, bet, ja pieņemsim tiešām izslēgt visi deficīti, tur ar frizieri ir jāatrod tas variants, kā noslēpt, ja tas nepatīk vai tieši izgaišināt un uzlabot tā, lai ir efekts. Es pat nedomāju šajā gadījumā tā kā atgriezt atpakaļ krāsu, bet es domāju, varbūt tas mats, ja viņš mainās, viņš tiešām arī paliek, tas nezinu, smalkāks, kas kopšanā mainās, vai varbūt ir atkal kaut kādi tie uzturu bagātinātāji, ko es varu sākt lietot, vai kosmētikas līdzekļi, atkal kosmētiskie līdzekļi, ko es varu matam, ja tas sirmais. Man šobrīd ritīgi plaukst. Es domāju, ir kaut kas tāds, ko var specifiski mērķēt to. Tur ir tā, ka atkal, protams, skatoties no tā cik daudz tie sirmie mati, viņi paliek tādi nereti. Nevienmēr ir arī redzēt pilnīgi taisni un skaisti un pilnīgi nemainās tekstūra, bet nereti ar to pigmentu pazušanu mainās arī mata tekstūra. Viņš tā kā poraināks paliek, viņš citreiz tāds izlocītāks paliek, un ja tie ir atsevišķi mati pa lielam kopumā kopšana, nav jāmaina. Ja, protams, tā, ka tas nosirmošanas apjoms ir paliels, un, ja ir vēl, jo citreiz tas sirmums ir tāds mazliet tādu jocīgi dzeltenīgu to toni, ir atsevišķi tie kopšanas preparāti, īstenībā ir, nedaudzām varbūt līnijām, bet ir, ja, un viņi tā kā domāti tā kā tam novecojošam matam, ja, un vai tam sirmam matam, ka tur nereti arī tā kā pigments drusku būs, lai viņš tā kā izlīdzinātu to tādu netīru dzelteno toni, kas mēdz būt, ja. Drusku varbūt atsevišķi tie balzāmi, kondicionieri, maskas varētu izvēlēties tāds barojošāks, jo viņš tāds drusku poraināks tiešām palikt. Bet ar piebildi, ka tomēr individuāli, jo tiešām ir redzēt tā, ka sirms, bet viņš ir plāns, tievs, kā ir bijis plāns, jā, un viņš nemaina savu struktūru. Par to plānumu drīzāk, tur ir jāskatās, visticamāk ir kaut kāds tas pavadošais, vai veidojas androgēna alopēcija, vai uz deficīta fona mati paliek tādi plānāki, un tad tiešām tos pašus aminoskābes, ja, tos pašus vitamīnus un tad mikroelementus mēs dodam, lai labi viņš būs sirms, bet pabarots. Vēl ir, ko tu saki par... Tad es lasu, kā tas pareizi bija, plazmas injekcijas. Jā. Es saprotu, ka tur ņem no tava paša asinīm kaut ko, un ievada sādā. Ļoti sāpīgi esot, cik es esmu dzirdējusi. Jā, esmu arī uz sevis mēģinājusi, un visu, ko es drīkstu uz sevis mēģināt, ja tas ir, atbilstoši manam vajadzībām, un galvenais, kad es nenodaru sev pāri, es visu mēģinu. Ar plazmas injekcijiem ir tā, ka vienmēr es... Jebkuras injekcijas metodas es pieminu kā papildus metodas un vienīgi, jo tad, kad cilvēks, iedomājas izlasa kaut kur, kad tagad samaksāšu to parastie, viņas arī samērā padārgas procedūras arī jebkurā valstī, uztaisīšu to plazmas terapiju, un tagad man visi tie mati pārstās krīst vai pat uztaisīšu kursu, ja, neko citu nedarot. Nereti tur ir vilšanās, un manuprāt arī, ja es pareizi atceros to lasītais jautājumu, kad ir uztaisīts un nenostrādā. Kāpēc var nenostrādāt? Tātad plazmas terapija nozīmē tā, ka mēs ņemam pilnas, tā kā savas asinis, kur ir eritrocīti, leikocīti, trombocīti, jā, tur un plazma pati. Tad ar speciālās atkarību no sistēmas, tātad mēģinās ieliekot centrifūgu, viņš nodalā visu nevajadzīgo, jo mums ir vajadzīga tikai tā plazma, tā kā tas, iekavās atkal ēdiens, varētu transportvīdē, ja, un trombocīti, jo trombocītos ir augšanas faktori, kas iekļūstot, palielam, jau ir pušums, ja mēs sadauzam, iegriežam, tad kaut kas līdzīgs mikroskopiski arī notiek. Tātad, ievadot plazmu, bagātināt ar trombocītiem, jo mēs koncentrējam, mēs dabūjam visu lieko nos, mēs koncentrējam, dabūjam tos trombocītus.
trombocīti degranulējas, viņi izdala tos augšanas faktors, kas forši pamaina to vidi. Uzlabo mikrocirkulāciju tajā ādas rajonā, kas ir sadurts, lai uzlabotu arī visu vielu piegādi matam. Tur ir augšanas faktori, kas arī tā kā signāla molekulas, kas triggerē, palīdz matam tā kā justies labāk un atrasties tajā augšanas fāzē. Bet atkal es saku, tā tehnoloģija nav kaut kāds zilais brīnums, ka tagad, visu tur atkal visu atdzīvināsim un atmodināsim mirušos. Nē, ja ir, pieņemsim, androgēna alopēcē vienīga plazma nenostrādās nekad, jo tur ir tomēr spēcīgākais. Tur, protams, ir mikrofibroze, asinsrītes pasliktināšanas, bet ir androgēnais faktors. Ja mēs to kaut kādā variantā nenosēdzam, kaut vai ar lokāliem losjoniem ar antiandrogēnu efektu, efekts būs, bet viņš varētu nebūt tāds, vai arī būs tik minimāls. Vienmēr, es saku, atceramies to svarus, tad iekšējais faktors tik stiprs, kad ārējais vienkārši, viņš nespēs to visu likvidēt. Tad vēl ir polinukleotīda injekcijas, varbūt arī dzirdēts vai lasītais noteikti. Tie, kas interesējas, tur izpēt visu, ko, jā, tad ir klasiskā mezoterapija, kur ir tā kā kokteļi, kur ir aminoskābes, reizēm kaut kādi fitoestrogēni, fitoantiandrogēni, tā kā pret vīrišķīgiem hormoniem, mikrocirkulācijas uzlabotie, difibrozanti, kurus durādā, mikrodevām, ja, un tas sanāk tā, ka tas ilgstošāk atrodas ādā un to savu darbiņu izdara. Mikrotraumatizācija pat ar adatiņu arī kaut kādu to PRP mikrodevā arī uztaisa. Polinukleotīdi, kas arī kādu laiciņu jau samērā aktuāla lieta, ir ko dabū no lašīkriem, ja, un polinukleotīdi ir mazas molekulas, kas pa lielam, ja neejam kaut kā dziļāk, viņi ir kā signāla molekulas, ja, caur specifiskiem A2A receptoriem, tad signāli kaskādi uz ādas arī, kas ir ļoti būtiski, jā, atjaunošanos, arī tāpat uz mata augšanas cikla tā kā uzlabošanu, pagarināšanu, neko nedarot ar antiandrogēno to efektu. Līdz ar to arī tikai kā papildus. Un tagad pēdējais, tas, kas ir ļoti trendā pēdējos gadus, un tagad katru gadu vairāk un vairāk egzosomas noteikti ir dzirdēts. Tātad egzosoma preparāti egzosoma ir pa liela mums ādā, tur organismā veidojas pilns. Tie ir mikrovezikulas, tā kā mikrokapsuliņas, varētu teikt, kas piepildīts ar kaut ko un kaut kādām signāla molekulam. Viņas ražo no visa kā, human derived, tā kā no cilvēka šūnām dabūts nav Eiropā un Amerika un visā pasaulē, izņemot tur Koreju un to pusi, nav atļautas, nav piereģistrēts, ir augu valsts un sintētiskas. Idejiski arī neejot tur neko dziļumā, arī līdzīgi pat savādākiem mehānismiem, savādākiem ceļiem kā signāla molekulas, tā, lai mēs mēģinam uzlabot to visu vidi, uzlabot ādu, kur tas matiņš dzīvo, mēģināt tā kā tos, iekavās snaudošu matus varbūt atmodināt, jā, un pagarināt to augšanas fāzi. Tur ir neāds tā kā ievadas ziņā, jā, vairāk viņus tā kā tomēr virspusējāk nevis ļoti dziļi dur. Bet idejiski tā, ka tas ir tikai un vienīgi kā papildu metods kādām lietām, ko mēs darām ikdienā. Ja? Un tomēr es vienmēr salīdzinu, ja vai tas būtu tā kā pasākums, restorāns, ko mēs aizējam laiku pa laikam, jā, un ar prieku, ar baudu un nosvinam, bet ikdienas darbiņa, ikdienas tā pabarošana ir tiešām svarīga. Protams, ja ir preparāts, ko varētu tur likt pārdienās, ir forši, jā, kad nevis 2 reizes dienā, bet tomēr ikdienas darbiņa, ja ir vajadzīga antiandrogēna tā terapija vai hormona aizstāja terapija, lai kaut kā to visu nobalansēt, tas ir būtiski, ja, un tikai tad tā kā ķirsīts tam virsū ir viss šīs te injekcijas metodas, lai nav vilšanās. Kāds tev bija rezultāts no tām plazmas injekcijām, vai tu biji apmierināta? Es īstenībā man bija tīri interesi pamēģināt pēc, jo es, tāds, kā tas ir pēc sajūtas, jo sajūta ir ļoti īpatnē. Protams, adatiņas jūt, bet tas ir tas mazākais, pēc tam ir tāda dedzinoša, tāda piespilēta sajūta jocīga, tā kā liekas, ka kaut kas tur dzīves notiek, ir apsārtums, jā, bet, teiksim, man nebija īsti problēmas, ko risināt. Man drīzāk tā kā no tāda anti-age viedokļa. Es esmu mēģinājis arī polinukleotīdus, arī no līdzīgi, jo es saku, pat, ja nav īsti problēmas, vienalga izmēģināt to, ko drīkst ir forši, jo ir tādas neredzamas lietas, jā, vienalga tur rāda novecotas matu folīkulīts, arī tāds sažmiedzās tā kā tīri profilaktiski un izmēģinājumam to var. Es periodiski pataisu tāds
Nepolinukleidītos peptīdu tāds preparāts, tad, kad ir, kas saka, iedvesma no profilakses viedokļa. Un līdz ar to man ir grūti novērtēt, es pēc pacientiem drīzāk redzu, ja ir pareizi pielāgot mājas terapija, un tad mēs mēģinam kaut ko vēl klāt, protams, tur vienmēr ir, diemžēl, sanāk tāds, ka tas nav tīrais efekts, ja, jo mēs tomēr daram kaut ko mājās un tad vēl papildus boosterojam, ja, bet tad parasti es redzu tiešām foršu rezultātus, un man ir atsevišķi cilvēki, ka mēs tīri interesi pēc, protams, neatstājam cilvēku galīgi bez terapijas, bet uztaisam kursu, bildējam visu, jā, mēs redzam to augošo efektu, un pēc tam, teiksim, to injicējumu preparātu netaisam 4 mēnešus, kad paiet viens kurs, un cilvēks turpina tikai mājas apstākļos daramo darbiņu. Un tad atkal taisam bildes, un ir, tiešām nevaru pateikt par visiem, bet tiešām ir redzēts tā, ka ir pasliktinājums. Tad tas nozīmē, ka tā terapijas konkrētam cilvēkam ir nostrādājusi, un ir vērts arī turpināt kaut vai atsevišķus laiku pa laikam tas papildus tādas booster procedūras, booster injekcijas, jo viņas tiešām tādas, ne īpaši patīkamas. Bet ko tu vari dabūt? Cik daudz tu vari dabūt? Kas ir labs rezultāts? Tu nebūs uz šiem 50% vairāk matu vizuāli. Jā, diemžēl medicīnā nav, kā es saku, nav tā kā IKEA plaukts, ko mēs saliekam pēc instrukcijas, un tas stāvēs, un visticamāk stāvēs, cik tur ir garantija. Ja? Ar medicīnu ir tā, ka mēs aptuveni varam novērtēt. Es vienmēr katram pacientam taisu bildes, man ir savs sistēma, kuros punktos es aptuveni skatos, lai kaut ko līdzīgu pēc tiem 3-4 mēnešiem līdzīgu atrastu novērtēt. Viss ir atkarīgs no sākotnējas stāvokļa. Un, diemžēl, jāsaka, ka citreiz atnāk pārāk vēlu. Jā, tad, kad tur jau tā, ka bez mazai man jāsūta uz Turciju uz pārstādīšanu, jā, kad tur vairāk nevarēs dabūt ne ar ko, pat ar minoksidilu tur ikdienā 5 reizes dienā smērēt mēs nedabūsim, jā, dzerot visu iespējamus finasterīdus un hormonus nedabūsim, jo mats ir vienkārši izcīts. Un līdz ar to procentuāli es nekad nevaru pateikt. Es varu aptuveno pateikt to dinamiku, kā būs pēc pirmā piegājiena, kad mājas darbiņi tiek izdarīti, jā, un tad mēs redzam, cik daudz atsaucās tie mati, un pēc tam mums ir drīzāk kā, vai mēs varēsim noturēt, vai mēs varētu vēl kaut ko atgūt, jā, un tas procents un rezultāts būs tikai un vienīgi atkarīgs no paša tā cilvēka sākotnēji stāvokļa. Ne cilvēka kā tāda, bet matu stāvokļi. Izlasās, ka matā līdzīgi ar visām pārējām lietām, arī ja tu ārā gribi uzlabojumu, tas ir ilgstošs, vismaz 3-6 mēneši, tāpat kā ar sportu, muskuļu audzēšanu, tas pats ir tieši arī ar matiem. Nobeigumā, kāda ir tava smuko matu rutīna? Ja tu vari, cik bieži tu kaut ko dari mazgā, kad tu liec masku, ko tu vēl dari? Atkal ir tā, ka tos preparātus es nobildēju, es pēc tam varēsim tiešām ielikt, kas man uz doto brīdi ir. Es tur, protams, tiešām ir lietas, ko es pamainu, citreiz tīri interesi pēc pamēģinu, jo, nav iespējams arī visu izmēģināt, jo pēc tam tie plaukti, un es neesmu tāda ekoaktiviste, bet, cenšos minimalistiski lietot to, ko vajag, nelietot to, ko nevajag. Un tad ir tā, ka es matus mazgāju pa lielu pēc nepieciešamības, un tas ir drusku atkarīgs gan no klimata. Ja es esmu pamainījis šampūnu un neesmu trāpījusi pareizajā, citreiz ir tā, ka man prasās jau pēc dienas tur izmazgāt tos matus, ja? Bet, vairāk mazāk 2 reizes nedēļā noteikti, citreiz kaut kā tur prasās vienkārši atsvaidzināt vai kā. Tad vienmēr izmazgāju, tad ir vienmēr kondicionieris, un pēc sajūtām, pēc stāvokļa es arī lieku maskas, un citreiz es ielieku man tā viena maska, kas arī būs bildē, viņa ir tāda vieglu pigmenta, kas tomēr tad, kad pie gala sādas ir savi mati un kad kaut kādi toņi balinātam, gaišinātam matam ir likti, viņam tomēr reizēm, respektīvi kaut kāds tāds nians parādās un man prasās tādu to vēsumiņu kopēji dabūt. Tad es uzlieku to masku, vai man vēl ir tāda barojoša maska, vienkārši tā, ka piesātina to blondu matu vairāk. Ļoti reti, bet tad, kad sanāk, es aizēju uz matu tādu augsto atjaunošanas procedūrām, tas ir kopjošas procedūras, tas nav tikai maska, ko speciālisti ieliek. Ja? Tur ir tomēr specifiski līdzekļi, jo man ir arī tomēr samērā gari mati un paliek, jo viņi arī nonēsājās. Un ir tā, ka ir tāda specifiska līdzekļa, kas mēģina atjaunot tas disulfīdu saites, kas sabojājas laika gaitā. Un, ir atsevišķi meitenes, pie kā es aizēju, viņas nav daudz, vairāk taisa botoks, keratīnus, tur taisnošanas, visu ko, bet ir atsevišķi meitenes, pie kā es aizēju laiku pa laikam, kad sakrīt mums tie laiki, arī tas tāds grūts moments jāatrast visiem.
Jā, tad tādu, un arī tāds drīzāk pēc iedvesmas vai kaut kādu jaunu preparātu, ja ir tā kā mezoterapetisks, kā es teicu, polinukleotīdus, jā, reti, bet sakot, citreiz tāds, ka, tīri profilaktiski, labi, es esmu gatava, tad uztais, bet to tiešām, tāds laiku pa laikam. Bet tā ir injekcija, tie polio... Jā, tas ir injekcija. Polinukleotīdi ir injekcijas, tad tāds H-blum, tāds preparāts, kas man liekas tā forši arī strādā, viņš tāds peptīdu preparāts. Mezo mazāk, jo tur tiešām tā, lai redzētu gan to kursu. Viņi tie preparāti tādi foršāk nekoši, bet jātais kursu un palielam, ja ir problēmas. Un biežāk, vairāk, mazāk man visu laiku uz mājās ir kāds preparāts, ko es topiski tad arī lietojiet vai ampulēts, vai viņš ir toniks vai losjons, jā, tāds. Gan tā patestē, tīri saprast tos organoleptiskos, jā, tā kā, kā smaržo un kā viņš tur ķēpīgs, nav ķēpīgs. Un arī, tīri profilaktiski, protams, nav tā, ka man nekrīt mati, ir reizēm paslimo, ir kaut kāds ir bijis, un tad, protams, paiet laiks un arī pakrīt tie mati, un tīri tā, lai ātrāk atgūtu, un arī no tādā profilaktiskā aspektā. No vitamīniem un uzturbagātinātājiem, vai tu kaut ko lieto, vai ik pa laikam kaut ko palieto? Es lietoju, un es teiktu daudz. Tas varētu tā kā sabiedrēt cilvēks, bet atkal tikai pēc analīzēm un indikācijām, un es nekad nelietoju, jo es vienkārši, man uzturu speciālisti vienkārši nokritizētu drausmīgi. Es daudz strādāju, es ēdu no rīta un es ēdu vakarā. Es nekad neēdu pusdienas, ja man nav, ja ir tāda darba diena ar pacientiem, es daru daudz ūdeni. Visāds uzkods man negaršo un ļoti reti kaut kādu, protams, nogrekoju, bet tā ēdienkarte, es teiktu, es cenšos skatīties, bet viņa noteikti nav pilnvērtīga, un līdz ar to es, protams, pēc analīzēm skatoties, mēģinu kompensēt. Es arī dzeru kolagēnu, B grupas vitamīnu, jo man ir atkal ģenētiskies taisīju testu, man ir tāda specifiska vienam nians ar folskābas uzsūkšanos, es dzeru tikai aktīvas formas, tas ir arī forši, es saku, ģenētiskas analīzes reizēm ir forši zināt, kādus tad preparātus izvēlēties. Cinks man periodiski arī nokrīt pēc analīzēm, to es lietoju, dzelzi piesekoju, bet arī dzeru tikai tad, kad ir vajadzīgs, jā, un rotēju. Nereti ir tā, ka rotācija kaut kādi tie preparāti, kas man ir vajadzīgi, tad, jā. Kuru kolagēnu tu dzer? Uz doto brīdi man ir pulverveidi, viņš ir tāds Kodāčs kompānijas, viņš ir Aihorba nopērkams, jā, tāds, bet ir visādi mēģināti, vairāk mazāk es arī orientējos. Ir tāds Consumer Lab, ko es arī pacientiem stāstu, ir tāds saits, kur arī bez pieejas, pieeja, tā kā maksas pieeja tur ap 100 eiro gadā maksā, un tur ir plašāk visi tie pētījumi, tā ir tā kā neatkarīga laboratorija, iestāde, teiksim, ja, kas taisa izmeklējums, tā kā pārbauda visus tos preparātus, un vairāk mazāk tur var arī orientēties, kas tā kā tīras, jo ar tām visām pārtikas piedevām, protams, lielāka problēma ir tā, ka vienkārši neviens nekontrolē. Tas, kas uzrakstīs priekšā, tur ir brīva māksliniecība, jā, un kas tur iekšā, tur varbūt tālu no patiesības, jā, un tad vai caur Consumer Lab es tā paskatos, tos ražotājus, vai arī kaut kādi jau pa šiem gadiem izkristalizējuši, tad es vienkārši viņu to konkrētu ražotāju preparātus pamēģinu, jā, uz to brīdi man ir tāds Kodāčs kolagēns. Noslēdzošais jautājums. Ja tu dotos uz Vientuļas salas tev aizsūtīt, un tu varētu ņemt līdzi vienu ar matu kopšanu saistītu līdzekli, kas tas būtu? Tas būtu kondicionieris. Atkal izstāstīšu, kāpēc, jo, kad tu jautājumu arī, protams, tur par estētiku jārunāt, noteikti tas būtu botulīns, jā, kas forši rezultāts dod. Matiem es teiktu tā, ka kondicionieris, kāpēc? Tāpēc, ka tas tur saļš ūdens, saule, viņš, protams, to matu padarīs tāds poraināku un gribēsies tur masku, bet atkal, ja kas tur kokosu sagriezīsim un dabūsim kokoseļu, jā, tur iesmērēsim vismaz šādi kondicionieris, viņš nogludina un aiztais kutīkulu ciet. Un, ja aiztaisītāk, tā kā foršāk atjaunot kutīkulu, tas mats arī, mazāk bojēs. Savukārt izmazgāt, tas no ajurvēdas, jā, ar gan jau kaut kādus tur gotiņus, ja ganīsies ar govs mēsliem, vai arī savādāks var ugunskuram jau uzstāj, tā kā ogles, jā, ogles un pelni, viņiem ir sārmaina vide, un tā kā, respektīvi, ar ko izmazgāt matus arī no sāļa ūdens mums būtu tur uz tās salas, eļu kaut kādu dabūtu, bet kondicionērs ar tiem silikoniem drusku
Tas man gan prasītos manam blondējam matam. Ir kāda specifiska firma arī, kur tieši tu zini, ka tas būtu tas vienīgais, ko tu tur riņķi? Vienīgais, uz to brīdī es saku, es esmu atradusi to kerastās blondu apsalu, kaut kā tā viņš cika plaši būs tā bildīte. Viņš man patīk, viņš nav pasmagnē, jo man citreiz tie atsevišķi preparāti kondicionē liekas pārāk tādu plēvi kaut kādu uztais. Šis man uz doto brīdi liekas forši der un patīk, jā, jo citi ir, es esmu no Oribe mēģinājusi viņam tā blondēm matam domāt, viņš ir forši, bet drusku man pietrūks tāds, kad vēl vairāk nogludina. Man ir galva jau pilna tik daudz informācijas, un pašai būtu jāpārklausās un gribas pierakstīt. Tātad visi preparāti, daudz, ko tu minēji, pieliksim atkal saiti uz dokumentu, kur būs aprakstīts, kā varēs sievietes atrast un apskatīties. Milzīgs tev paldies, ļoti noderīgi. Es jau pāris mītus arī sagrāvu un sapratu, ko es jau daru nepareizi, tā kā es domāju, arī daudzām klausītājām būs ļoti noderīgi. Un savukārt klausītājām, jūs esat tikuši līdz beigām, lūdzu padalieties ar šo sarunu savos sociālajos medijos, vai sūtiet draudzenēm, lai mēs varam sasniegt vēl vairāk sieviešu. Ja jums ir iespēja, uzsauciet man kafiju, lai es arī varu turpināt šo visu darīt, jo man arī pašai šķiet ļoti noderīgi un patīk kopumā, kas mums no tā visa sanāk. Un Jekaterina, vēlreiz tev milzīgs paldies, ka tu veltīji savu laiku un atnāci brīvdienās. Paldies par uzaicinājumu, jo tiešām man ir vienmēr prieks padalīties, jo tas reizēm ir piekusums ikdienas konsultācija vienu un to pašu stāstīt, un es tiešām ļoti priecīgi, kad man frizētavas vai frizieri, kas man uzrunājuši nolasīt lekcijas, un arī kosmetologiem esmu lasījusi lekcijas, vienkārši saprast daudz lietas, ko var paši cilvēki, jo kaut vai noklausoties šādas sarunas, kad jau paši tikt līdz tai atbildēji, un tad, jo ir tā, ka tie pieraksti ir drausmīgi gari, un man reizēm, neteiksim dusmas, bet reizēm liekas tiešām, es gribu tādu palīdzēt, un tas medicīniskas dziļākas lietas, un nereti tiešām tur atnāk ar talmudiem un pilnīgi tādām lielām grāmatām ar visām analīzēm jāiziet cauri, un man nepietiek laika pa to kopšanu, pa kaut kādām tādām lietām iet dziļumā, un ir forši, prieks bija padalīties. Jā, milzīgs paldies tiešām. Labi, paldies, atā.